Šajā projektā partneri tika atrasti tādā veidā, ka es esmu reģistrējusies Norplus mājaslapā un mani atrada Norvēģi. Savukārt man bija sadarbības partneri jau no iepriekšējā Norplus projekta Īslandē, un mēs viņus pieaicinājām klāt. Un kopā ar norvēģu kolēģi uzaicināju viņu reģistrēties e-twinning portālā, un savukārt arī pārējie partneri, gan lietuvieši, gan islandieši, gan Somi. Viņi nebija reģistrējušies e-twinningā vispār, tad mēs tā kopīgi reģistrējām šo projektu e-twinning darba virsmā, lai tur šo e-twinning darba virsmu izmantotu savam projektam. Veiksmīgs izdevās tāpēc, ka visi partneri ļoti labi sadarbojās. Komunikācija caur e-pastiem bija ļoti raita un ļoti ātri tika rastas atbildes dažādām grūtībām vai kaut kādiem risinājumiem. Un viss ir ļoti atvērti, ļoti atsaucīgi, un neviens arī tā nekavējās. Un tieši caur e-pastiem šī ātrā komunikācija un tāda. Tas ir tas, kas arī radīja. Un arī tas, ka skolas tie projektu vadītāji ir ļoti radoši, un kad viens zina vienu lietu vairāk, es atkal kaut ko citu, un mēs viens no otra mācoties un viens otru papildinot tādā veidā, arī noteikti tas projekts tāpēc arī ir veiksmīgs, kad ir šīs dažādās iespējas, dažādas interesantas idejas, ko mēs esam izmantojuši savā projektā, un tāpēc viņš ir noteikti veiksmīgs. Protams, kā vienmēr tie foršie personīgie kontakti, kas mums arī vēl šobrīd turpinās, ka mēs viens otru uzmundrinām nākotnes projektiem, un nav šī komunikācija arī šobrīd zudusi. Un personīgi es arī iemācījos daudz ko priekš sevis, ko es varu izmantot citos projektos, gan tieši arī par dažām lietām e-twinning darba virsmā, ko es varētu darīt savādāk nekā es varbūt darīju iepriekš, konkrēti no norvēģu kolēģi, jo mēs kopā ar norvēģu kolēģi esam šī projekta dibinātāji, ja, un tas ir tas, kas man ir ļoti, ļoti nozīmīgi un liels iegūms priekš manas personīgi.